Sveicināti, draugi! Šodien ir 7. izaicinājuma diena. Tas ir brīnišķīgi. Un ziniet, un ir 7. iespēja jums kļūt par vislaimīgāko cilvēku pasaulē. Jo tikai Jēzus Kristus, zini to, tikai Jēzus Kristus var darīt tevi par vislaimīgāko cilvēku pasaulē. Iespējams, ka tagad tu tā nejūties, tu esi parādos, problēmās, varbūt alkoholismā vai kaut kādās atkarībās, slimībā, un viss izskatās bezcerīgi. Bet atliek tikai viens – atvērt savu sirdi Jēzum, noticēt viņam un ieaicināt viņu iekšā savā sirdī. Un viņš, kā profesionāls meistars, kurš ienāks izpostītā dzīvoklī vai mājoklī un sāks viņu remontēt. Un tev viņš vajadzīgs. Un ja tu gribi šo meistaru ieaicināt savā sirdī, vienkārši izdari izvēli, lūgt kopā ar maniem tagad. Un atkārto. Mīļais Jēzu, es ticu tev. Es lūdzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Un sakārto manu izpostīto mājokli. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Un tagad, ja tu to esi izdarījis, tagad galvenais tev ir atļaut Jēzum darboties tavā mājoklī. Ja viņš zina, ka vajag izmest vecos piesmēķētos aizskarus ārā, nemēģina viņu atturēt no tā, lai viņš plēš nost visu met ārā, kas nav vajadzīgs. Jēzus zina, ko vajag noplēst, ko vajag izdarīt un ko vajag ienest jaunu. Nu ko jāvelkās man ir? Šodien tā nepārāk ideāli jūtos. Jūtu, ka mans organisms pieinstalējās, dotajā brīdī vēl nav pieinstalējies, bet instalējās klāt ziemas sezonai. Tāpēc visādi brīnumi man notiek šajās 7 dienās. Bet, viss gods un slava Jēzum neatkarīgi. Aleluja! Tā. Sekundītī. Rīķītis atsējās. Opā! Ir. Ko? Slavu Dievam, 7. diena ir pieveikta! Viss gods un slava Jēzum Kristum. Lai Dievs jūs svētī, draugi!